Šajā podkāstā padalīšos ar to, kā es pārvarēju heitu, ļoti nopietnu heitu, un tur patiesībā vēl bija ļoti daudz draudu. Kā es emocionāli ar to tiku galā, to visu jūs uzzināsiet šajā podkāstā, un noteikti jau varēsiet labāk tikt galā ar tiem heiteriem, kas iespējams ir jums, vai arī jūs vienkārši varēsiet nomierināt savu prātu un vairs nebaidīties no citu cilvēku negatīviem viedokļiem vai viedokļiem, kuri nesakrīt ar jūsu, jo jūs zināsiet, kā reaģēt. Tātad stāsts bija 2020. gadā, kad man atsūtīja ziņu draudzene ar bildi, kurā es redzu savu bildi un tekstu, ka es esmu šarlatāne, ka es krāpju cilvēkus, piedāvājot kaut ko nelegālu, ka es esmu noziedzniece un man vajag vispār iesūdzēt tiesā. Tur vēl dažos postos tika atzīmēta valsts policija un tā tālāk. Protams, ka tad, kad es to izlasīju, ieraudzīju, man bija šoks. Kā tā nākas, es tiešām daru lietas no sirds, un te ir šāda veida ziņa no cilvēka, kuru es pazīstu, kuram es vēl kādu laiku atpakaļ biju uzticējusies. Tā sieviete, kas to publicēja, bija mana draudzene, es ar viņu iepazinos savā vienā no diezgan smagiem dzīves posmiem, un visu to stāstu jūs varat izlasīt šim podkāstam pievienotajā linkā. Viņš ir ļoti pamācošs. Šajā podkāstā es pastāstīšu tieši par to stratēģiju, kuru es izvēlējos, lai tiktu galā ar šo heitu, nevis, teiksim tā, lai tiešām to izbeigtu, nevis lai ilgstoši kaut ko risinātu un pierādītu, jo tik tiešām man bija izvēle pierādīt, ka tas tā nav, mēģināt viņai rakstīt, kaut ko internetā publicēt, attaisnoties savos storijos un postos, un nenoliekšu to arī gribējās darīt, jo es jūtu, ka tas ir netaisnīgi, tā nav taisnība, bet kaut kādā ziņā es jūtos tā, it kā viņa mani ir atklājusi. Un patiesība jau ir tāda, ka tajā laikā es jutos ļoti nepārliecināta. Es biju tikko sākusi parādīt sevi online vidē. Es nejūtos pārliecināta par sevi kā personību, par savu ekspertīzi arī, jo es biju diezgan jauns eksperts. Neskatoties uz to, ka man bija pieredze darbā ar klientiem, tāpatās viņas acīm redzot nebija gana, viņas vēl nebija pietiekoši daudz, un tas ir tikai normāli, ka mēs jūtamies kaut kā tāda viltvārži nedaudz. Ja? Tā es jutos, un, protams, uz šīm sajūtām, kuras mēs kaut kuru dziļi sevī izjūtam, varbūt mēs pat neatzīstam, jo no malas es vienmēr izskatījos ļoti pārliecināta par to, ko es daru, kas ir ļoti labi, bet iekšā tāpatās manī bija kaut kādi procesi. Un uz šiem procesiem, uz šīm sajūtām, kas ir frekvence, ja? Atceramies, un es arī daudz par to runāju, ka mūsu emocijas ir frekvence. Mūsu emocijas ir visuma valoda. Visums nerunā franču, angļu, latviešu, spāņu valodā. Visums runā mūsu frekvenču, jeb emociju valodā. Un tas, kā mēs jūtamies lielāko daļu sava laika, tādas lietas mēs arī savā dzīvē piesaistam. Tas ir sen jau pierādīts, un es dzīvē to tiešām izjūtu, pieredzu atkal un atkal. Un, protams, uz to manu stāvokli, jo es dziļi sirdī ļoti baidījos no tā, kas notika. Es ļoti baidījos saņemt šo heitu, un es viņu saņēmu. Un te mēs atkal varam mācīties par bailēm. Bailes, viņas vienmēr grib tikt izdzīvotas, lai mēs ātrāk no viņām atbrīvojamies. Un tas ir absolūti normāli.
Un ja mēs ļoti koncentrējamies uz šīm bailēm, ja viņas mūsos ir un mēs viņas nekādā veidā nepārstrādājam, jo kas ir bailes? Tās ir vienkārši emocijas, kuras pārņem mūsu ķermeni, un mēs attiecīgi kaut kādā konkrētā frekvencē vibrējam. Mēs no šīs frekvences, no šīs stāvokļa, mēs komunicējam ar cilvēkiem, rakstam tekstus, piedāvājumus, pārdošanas lapas un tā tālāk un tā tālāk. Un tad ļoti daudz cilvēku brīnās, kāpēc viņu dzīvē nav tas, kas ir, jo viņi dara lietas no neattiecīgā stāvokļa. Tad lūk, es uz tā brīža stāvokli piesaistīju šo situāciju. Pilnībā atzīstu, jo es tik tiešām kaut kur jutos kā viltvārda. Ja? Tas saucamais viltvāru sindroms, kas patiesībā ietērpi sevi ļoti daudz aspektu, tā skaitā lepnība, ego un tā tālāk, bet šajā podkāstā mēs par to neiedziļināsimies. Neskatoties uz to, ka tas mani aizķēra tiešām ļoti, man bija smagi, es raudāju, es atceros vēl, ka man likās, ka Dievs, tā kā pasaules gals, īpaši pirmajās minūtēs. Un tad es sāku runāt ar savu vīrieti. Man nebija mentora, nebija ar ko īsti pakonsultēties un pakaučoties, man nācās kaučoties pašai, un es par to pastāstīju savam vīrietim par šo situāciju, un viņš vienkārši padalījās ar stāstu, kuru bija kaut kur lasījis vai kaut kur skatījies, nav svarīgi. Bet viņš padalījās ar vienu publisku cilvēku, kurš nomelnošanu, kur tiešām viņš arī zaudēja ļoti daudz naudas dēļ, nomelnošanas, kaut kādiem tiesu procesiem, kā viņš šo stāstu pārvērta sev par labu. Viņš man pastāstīs, tās detaļas neatceros, es atceros tikai to, ka tajā brīdī man radās ideja. Wow, ok, es jau zinu, kā es šo visu pastāstīšu. Ar cieņu, ar totālu mīlestību pret to cilvēku, to heiteri saucamo, es uzrakstīju stāstu, kuru jūs varat izlasīt pievienotajā linkā. Es viņu kopš tā laika neesmu mainījusi. Es viņu esmu atstājusi tieši tādu, kāds tas ir, un ne tāpat vien. Ja, jo to rakstīja Diana 2020. gadā, un tagad, šeit un tagad es ierunāju papildus šo ziņu, jo man atnāca impulss to izdarīt, un es sekoju saviem impulsiem un maksimāli ātri kaut kādas lietas arī realizēju. Es uzrakstīju stāstu, savu pieredzes stāstu, savu patiesību, maksimāli ekoloģiski pret to otru cilvēku. Es nerakstīju to, ka viņai ir ļoti lielas problēmas ar atkarībām, ar kaut kādām psiholoģiskām lietām. Es ļoti daudz nianses neminēju, jo vēl tajā laikā bija publiski pieejams arī viņas vārds, ļoti daudz to zināja. Tie, kas man seko jau sen, zin šo situāciju. Un es neminēju tiešām ļoti daudz lietas, bet es uzrakstīju stāstu, no kura var mācīties, jo ļoti daudzi cilvēki neapzināti, viņi pat neapzinās to, ka atrodas šajā te trīsstūrī. Upuris, glābējs, vajātājs. Un mēs visi izdzīvojam šīs lomas. Nav tikai tā, ka jūs esat vai nu glābējs, vai upuris, vai vajātājs. Kaut kādā ekoloģiskā veidā mēs ikdienā vienmēr šīs lomas spēlējam, viņas vienkārši saucās savādāk. Ja? Upuris, glābējs, vajātājs, tas vairāk ir tādā negatīvā trīsstūrī domāts. Ja? Tas ir Karpmana trīsstūris, viņu arī noteikti vēl kaut kā sauc, bet tas ir tas, kā es viņu atceros. Un ir arī tāds pretējs trīsstūris, kur katra pozīcija ieņem tādu pozitīvu lomu, kura ir spēcinoša. Ja? Piemēram, glābējs, viņš var neglābt, bet viņš var būt tā kā skolotājs, kā mentors. Ja? Un tad, kad glābējs kļūst par mentoru, iegūstot kaut kādas XYZ īpašības, tad viņš ir ļoti krūts mentors un viņš vairs neglābj. Un blakus viņam vairs nekād nevar atrasties upuri. Ja? Un kā jūs arī, ja izlasījāt, jūs noteikti sapratāt, ka es agrāk biju glābējs un arī upuris. Es ļoti izteikti dominēju par šīm te divām pozīcijām, un es no tā absolūti nekaunos, tā ir mana patiesība. Ja? Un tagad es esmu mentors, un tajā pašā laikā es esmu nevis upuris, bet māceklis, skolnieks, jo upura tā otrā pozīcija
ir skolnieks, un tad, kad upuris kaut kādas īpašības sevi transformējot, sevi disciplinējot, un ievērojot kaut kādas rutīnas, turot doto solījumu sev, upuris kļūst par mācekli, un tad šis te negatīvais, destruktīvais trīsstūris tiek izjaukts, un vienkārši viņš tiek transformēts par pozitīvu. Un katram ir šī iespēja, katram ir izvēle. Vienkārši cilvēki šīs izvēles neveic, jo viņi nezin. Viņi nezin un viņi neredz situācijas. Ļoti bieži pie manis nāk nenormāli spēcīgas dāmas, jaudīgas, tā, ka vienkārši bez gala ar milzīgu potenciālu, kuru man vienkārši ir tik ļoti liels kaifs atklāt, tik ļoti liels kaifs strādāt ar šīm dāmām. Un beigās viņas nāk strādāt it kā ar biznesu, bet patiesībā mēs soli pa solim aizejam uz citām dzīves sfērām, kā piemēram attiecību sfēra, kur šī sieviete, būdama spēcīga biznesā, patiesībā biznesā viņa ir pat kaut kur agresors, bet arī kaut kur upuris, bet tādās negatīvās noskaņās, jo viņai neiet. Un ja neiet tā, tad tur kaut kas nestrādā, kaut kas ir salūzis, kas ir jāsalabo, kaut kas ir jāsakārto, esošās lietas ir jāsakārto. Un tad atklājas tas, ka, piemēram, viņa attiecībās ir šajā negatīvajā kartmena trīsstūrī. Un tad mēs risinām šīs lietas iekšā personībā, mēs strādājam ar šo sfēru, jo viņa ļoti tieši ietekmē biznesu. Tāpēc es arī daudz kur saku, ka coachings, viņš nav tikai par kaut kādām stratēģiskām lietām. Mūsdienās tāds virspusējs coachings, viņš vienkārši nevar ilgi eksistēt, viņš nevar ilgi kalpot cilvēkam, jo dziļas transformācijas nenotiek. Un ir arī cilvēki, kuri šajās dziļajās transformācijās nemaz negrib iet, un, protams, tie, piemēram, nemaz nav mani klienti, jo mani klienti nāk pēc dziļām transformācijām, pēc konkrēta rebrandinga, personības rebrandinga, jo viņi vairs nevar pa vecam. Un viņi nezin vēl, kur tieši viņiem kaut kas ir jālabo, un viņiem liekas, ka tā ir naudas un biznesa sfēra, jo viņi ir ļoti, ļoti redzama. Bet ir kaut kas neredzams, un tad mans kā mentora, kā coach uzdevums ir izgaismot kaut kādas aklās zonas dažādās dzīves sfērās. Tāpēc šis posts, ko jūs redzat, un šis podcasts ir vienkārši dzīves pierādījums tam, kā jūs no heita varat iegūt ļoti lielu labumu. Jo, piemēram, ko izdarīja šis posts? Viņš parādīja manu pieredzi, viņš atklāja manu personību, manu personisko stāstu. Viņš atklāja arī manu profesionālo pieredzi, kā es sāku šīs vispār psiholoģiskās un coachinga lietas darīt. Tas arī spēcina manu ekspertīzi. Un es parādīju, kā es tieku galā ar heita situāciju, graciozi, ar cieņu un eleganci. Es nevienā brīdī neko sliktu, aizvainojošu nepasaku. Es neattaisnojos, es neparādu kaut kādu agresiju, vājumu. Es parādos kā līdere. Ar atvērtu sirdi es pastāstu savu patiesību, bez pārmetumiem otram cilvēkam. Un arī tagad, ierakstot šo podcastu, es daru tieši to pašu. Es parādu to, kā es tiku galā ar situāciju, es pastāstu par to, kā es strādāju ar klientiem, un tādā veidā es spēcinu savu ekspertīzi, es spēcinu savu līdera pozīciju, un es vienkārši stāstu savu taisnību, kas rezonē cilvēku sirdīs. Un tieši tāpēc cilvēki beigās izvēlās mani. Un patiesībā tā ir viena mikrodaļiņa no personīgā zīmola būvēšanas. Un personīgais zīmols, līderība, viņa netop pēc viena posta, pēc viena mēneša, pēc kaut kāda viena maģiska notikuma un kvantuma līpa. Nē, tas ir uzkrājuma efekts un izšaujās tie, kuri nekad neapstājās, neskatoties uz heiteriem, uz visām dzīves problēmām. Viņi turpina iet uz priekšu, kā man patīk teikt, pielabo kroni un mauc tālāk.
To es arī jums novēlu. Uztverat heitu kā kolosālu mācību, padomājiet, kā jūs šos uzbraucienus, kaut kādus komentārus, kā jūs caur viņiem varat padarīt savu līderību, kā jūs caur viņiem varat parādīt to, kā jūs tiekat galā ar šāda veida izaicinājumiem. Tas arī parāda jūsu emocionālo inteliģenci un, protams, emocionālo, jeb vispār kapacitāti. Tā kā, mīļie, lai iet labumā, un mēs noteikti tiekamies kādā citā satura vienībā.